Spēle mobilajiem tālruņiem un planšetiem ar papildināto realitāti. Sākšu ar vienkāršām un acīm redzamām tēzēm. Cilvēki spēlē spēles. Jūs varat nopelnīt naudu no spēlēm. Ir daudzi uzņēmumi, kas pelna naudu no spēlēm. Padomā par to. Tātad spēle, kas tiks apspriesta prezentācijā, ir tehnoloģiskā holdinga kompānijas Renaissance Spice Labs produkts. Uzņēmums izstrādā un reklamē sistēmas un produktus, kuru pamatā ir Web3. Koncentrējas uz jaunākajām tehnoloģijām, blokķēdē, mākslīgais intelekts, metaversumi. Uzņēmums ne tikai piedāvā produktus vai pakalpojumus, bet arī sniedz klientam unikālu pieredzi, kas savukārt rada jaunu biznesa loģiku, kuras galvenie aspekti ir spēlēšana un līdzdalība procesā. Mūsu uzņēmums piedāvā jums digitālo biznesu ar novatorisku biznesa moduli, kurā izmantota uzticama un pārbaudīta prakse no visas tehnoloģiju nozares. Mūsu spēles biznesa modelis ļauj ikvienam attīstīt spēļu visumu un gūt ienākumus. Izveidot savu digitālo biznesu, kas neaizņem daudz laika, kuru var mērogot, ko būs ļoti grūti ierobežot. Uzņēmums, kurā tikai jūs ietekmējat savus ienākumus. Lai nebūtu nepamatoti, paskatīsimies uz spēļu industrijas statistiku. Kopējais spēļu nozares apjoms ir 184 miljārdi ASV dolāru gadā, 1% pārlūkprogrammas spēles, 21% lejupielādējumās spēles, 29% konsoļu spēles un lielāko daļu tirgus apjoma 49% aizņem mobilās spēles, kas ir aptuveni 90 miljārdi ASV dolāru gadā. Gandrīz pusē 41% pasaules iedzīvotāji patīk spēles, un tie ir gan vīrieši, gan sievietes. Gandrīz vienāds procents, 23% cilvēku spēlē katru dienu, 3-4 stundas, 90% pusauģu, kas jaunāki par 18 gadiem spēlējot spēles katru dienu, pavada vidēji 2,5 stundas. 22% veids pirkumus spēlē. Daži fakti par mūsu spēli un ekosistēmu. Spēle ir paredzēta mobilajām ierīcēm. Spēlē ir izstrādāti unikāli scenāriji. Spēle miedarbosies ar blokķēdi. Visus resursus un objektus var pārvietot no spēles uz blokķēdi un otrādi. Tirgus uzturētājs saņems īpašus resursus tieši blokķēdē. Lietotāji varēs pārdot un apmainīties ar resursiem tieši savā starpā, izmantojot blokķēdi vai izvietojot Lotus Marketplace. Mūsu spēle ir bezmaksas, un viņi izmantos paplašināto realitāti. Zeme ir svarīgākais spēles resurs. Kāda ir spēles būtība? Visa zemeslode tiks sadalīta zemes gabalos. Vienas zemes gabala platība ir aptuveni 259 kvadrātmetri. Vietnes var nokrist vietās, kur katru dienu ir daudz turistu un liela satiksme, vai arī tās var atrasties vietās, kur cilvēki praktiski neierodas. Pirmie un labākie biznesa partneri varēs izvēlēties labākos zemes gabalus populārākajos zemes reģionos par labāko cenu. Spēlētāji pārvietosies ar saviem tālruņiem vai planšetiem reālajā pasaulē un miedarbosies ar spēļu visumu, izmantojot ierīces kameru. Tātad viņi meklēs un savāks dažādus resursus un priekšmetus, kas nepieciešams spēlē, un arī miedarbosies ar citiem spēlētājiem dažādos scenārijos. Spēlē ir pieejamas 3 kategorijas. Spēlētāji, spēļu meistari un tirgus veidotāji. Spēlētāji ir cilvēki, kuri spēlē un izbauda spēli, pērk un izmanto spēļu resursus, miedarbojas ar spēļu visumu. Spēlētājs spēles kartē atrod objektu un dodas uz to, nosaka objektu, izmantojot viedtālruņa kameru. Paņem objektu un var to izmantot vēlāk. Spēlētāji, ja vēlas, var pārdot spēles objektus
citiem spēlētājiem mūsu tirgū. Spēles meistars ir cilvēki, kas veic uzņēmējdarbību klientu labā. Viņi saņem ienākumus no resursu pārdošanas spēlētājiem. Īstenojiet savas mārketinga stratēģijas spēļu infrastruktūrā un ārpus tās. Spēļu meistariem spēļu izstrāde ir ienesīgs bizness, jo tikai viņi var pārdot resursus spēlētājiem. Ik viens var kļūt par spēles meistaru, kas reģistrēts īpašajā Game Master vietnē, kura būs pieejama no 25. gada 24. janvāra. Spēļu meistars izvietos īpašus objektus ar spēles resursiem reālās pasaules kartē, ko spēlētāji var savākt. Objektus izvietošanai uz zemi spēļu meistari varēs iegādāties no tirgus veidotājiem, ja, piemēram, viņi viens otru pazīst personīgi vai marketplace'ā. Pēc iegādes spēles visuma teritorijas gabals tiek piešķirts noteikts spēles meistaram, un tikai viņš varēs novietot savus objektus. Tirgus veidotājs, tas ir biznesam. Šī ir slēgta spēles zona, visu spēles resursu avots, ko nākotnē tirgus veidotājs varēs pārdot tirgus laukumā. Viņi saņem ienākumus visos miedarbības līmeņos starp visiem spēles dalībniekiem. Īstenojiet savus biznesa stratēģijas spēļu infrastruktūrā un ārpus tās. Tirgus veidotāja monopola biznesi ir radīt resursus, kas nepieciešams spēles meistariem. Lai kļūtu par spēles meistaru, ir jāiegādājas un jāaktivizē 7pin tokens un jāsāk audzēt GameGos coin monētu. 7pin tokens ir īpašs objekts, kas tika izlaists blokķēdē pēc tāda paša principa kā NFT. Būtībā tie ir NFT ar īpašām ieprogrammētām īpašībām. Lai izveidotu objektus ekosistēmā, jums būs nepieciešama GameGos monēta. Monēta, kas izdota blokķēdē un paredzēta tikai īpašu objektu radīšanai, kas nepieciešami spēļu meistariem. GameGos monētu var iegūt tikai divos veidos, izmantojot deleģēto farmācijas sistēmu Ashmap un izmantojot Farming 7pin token. Papildus GameGos monētai Ashmap sistēma ļauj audzēt divas citas monētas – GOS monētu un RIX monētu. RIX monēta ir īpaša monēta, kas tiek izdota blokķēdē un kalpo, lai atbalstītu spēles ekosistēmas darbību. Spēļu meistariem būs nepieciešama RIX monēta, lai iedarbotos viens ar otru. Tā kļūs par galveno monētu visām operācijām Marketplace. Pirms Marketplace palaišanas RIX coin var apmainīt pret citu blokķēžu tīklu atvasinātajām monētām, izmantojot īpašu tīklu Jamboline.net. Tirgus veidotājiem ir svarīgi zināt savu mērķa auditoriju, tas ir saprast, kas un kāpēc pirks viņu piederošos resursus. Tirgus veidotāja pircējs ir spēles meistars Jamboline.net. Jamboline ir monētu iesaiņošana, labākais veids, kā ietīt monētas Netsbo tīklā. Jūs varat būt tirgus veidotājs, spēles meistars un spēlētājs vienlaikus. Kāda ir jūsu loma spēlē, jūs varat noteikt pats. Svarīgi, ja spēlētāji vēlas, viņi var pārdot spēles priekšmetus citiem spēlētājiem. Spēļu izstrāde ir ienesīgs bizness spēļu meistariem, jo tikai viņi var pārdot resursus spēlētājiem. Tirgus veidotājiem monopola biznesi ir nepieciešamo resursu radīšana priekš spēļu meistariem. Marketplace tiks atvērts 2025. gada 24. janvārī. Spēļu meistaru un tirgus veidotāju apmācības paredzēts uzsākt 25. gada janvārī. Spēles sākums testa režīmā biznesa partneriem ir paredzēts janvārs un februārs mēneši. Spēles sākums visai pasaulē paredzēts atvērt 2025. gada maijā. Paredzamā spēles rentabilitāte meistariem un tirgus veidotājiem, kā arī jaunajiem sadarbības partneriem, bez garantijām un solījumiem privātais viedoklis nav reklāma. Pirmkārt tāpēc, ka ir atšķirīga pieeja uzņēmumu darbībai. Kāds attīstīs spēļu zemes gabals, kāds to nedarīs, kāds pērk vietējos aktīvus tikai tāpēc, lai pārdot. Izstrādājot struktūras un saņemot spēlētāju monētas, jūs automātiski piedalāties
līderības programmā, daļa no partnerprogrammas. Programma vienmēr darbojas un pakāpeniski palielina ienākumus no jebkura pirkuma struktūrā. Ienākumi ir samērojami ar līdera karjeras līmeni. Attiecīgi, jo augstāks līdera līmenis, jo lielāka struktūra, jo lielāki ienākumi. Līdera prēmijas tiek piešķirtas eiro un mūsu platformas Goscoin iekšējā valūtā. Viens Goscoin līdzinās 50 eiro. Mūsdienu mobilās spēles papildus patīkamai interaktīvai izklaidei kalpo arī kā spēcīgs simulators smadzenēm un sociālās adaptācijas rīks. To apstiprina daudzi zinātniski pētījumi. Spēles ir lielisks veids, kā atpūsties, pavadīt laiku kopā ar draugiem un trenēt smadzenes. Mīklu spēles, stratēģijas spēles un darbības spēles vislabāk uzlabo atmiņu un spēju koncentrēties. Pētījuma rezultāti liecina, ka šo spēļu žanru jaunajiem faniem bija lielāka darba atmiņas ietilpība un viņi bija izturīgāki pret traucēkļiem nekā viņu vienaudži. Pētījumā labi veicās arī gados vecākiem pieaugušajiem, kuri regulāri spēlēja mīklas. Kad mēs pārstājam spēlēt, mēs pārstājam attīstīties. Šo apgalvojumu ir izteicis psihiatrs, klīniskais pētnieks Stewarts Brauns. No manas prezentācijas jūs dzirdējāt, ka spēle ir pirms starta, un tas tiešām ir taisnība. Tas ir jauns uzņēmums ar milzīgu potenciālu. Tas ir daudz sološs starts. Tas, ka spēle vēl nav uzsākta, ir liela priekšrocība, kaut galā tikai mums, pirmajiem klientiem, ir unikāla iespēja uzkrāt, savākt un audzēt aktīvus, kas būs nepieciešams spēlētājiem un spēļu meistariem. Tikai tagad, tikai pirms starta, mēs varam kļūt par tirgus veidotāju un iegūt visas spēles privilēģijas. Protams, daudzi no jums zina dažas spēles, un to ir ļoti daudz, varbūt kāds spēlē. Bet no šeit klātesošajiem ir spēles saimnieki, spēles līderi, iespējams ne. Un tagad mums iespēja stāvēt pie spēles pirmsākumiem, kļūt par īpašnieku, organizatoru, līderi, radītāju. Un īstermiņā ir visi labumi. Gan no spēles, gan no konkrētā spēļu biznesa. Spēle netika izveidota uz ceļa. Aiz šīs spēles šedevra, es nebaidos no šī vārda, ir nopietnas bizness ar ilgāku vēsturi un nopietniem aktīviem. Šo spēli ir izveidojuši labākie speciālisti pasaulē. Uzņēmums, kas ražo šo spēli, var atļauties nolikt labākos IT speciālistus pasaulē. Pievienojieties mūsu kopienai, augiet kopā ar mums, spēlējiet ar mums, pacelieties augstu kopā ar mums. Kamēr vēl ir laiks pirms spēles sākuma, izmantojiet visas priekšrocības un privilēģijas. Šodien ir pienācis laiks pieņemt lēmumu. Aktīvu pirkšana pirms starta, pirms uzņēmums kļūst publists, ir viena no ienesīgākajām un daudzsološākajām iespējām investoriem. Šī stratēģija ļauj iegūt ievērojamas priekšrocības un maksimāli palielināt peļņu. Mūsu projekts ir mūsu spēle, uzņēmuma produkts. Ar 14 gadu vēsturi uzņēmumu aktīvi tiek lēsti 60 miljārdu ASV dolāru apmērā. Ja vēlaties iegūt maksimālu peļņu ar visizdevīgākajiem nosacījumiem, būt starp uzņēmumu īpašniekiem, nevis starp patērētājiem, pievienojieties mūsu komandai.